Labdien, mani sauc Jānis Šlēziņš, esmu ārsts neiroķirurgs, un es labprāt šodien pastāstītu jums par tādu bieži redzamu problēmu kā mugurkaula hiperkifoze, jeb kupris. Tad tie ir tie visi cilvēki, biežāk vecāka gadagājuma cilvēki, kaut gan tie varētu būt arī jaunāki cilvēki, kuri staigā ar tādu tā kā kupri, jeb mugurkaula izliekumu, pārlieku izliekumu uz priekšu. Dabā ir iekārtots tā, ka mugurkauls, galva un astes kauls faktiski atrodas uz vienas vertikālas līnijas. Un tad, ja cilvēkam, un to sauc par sagitālo balansu, tātad šis te cilvēks ir savā ķermenī stāvot vertikāli, atrodas zināmā balansā. Un tas pasargā mugurkaulu un citas pārējās struktūras no pārlieku lielas slodzes. Taču, ja cilvēks sāk zaudēt šo te balansu, jo viņam izveidojas mugurkaula deformācija uz priekšu, tad izveidojas kuprīts, un viņš sāk tā kā svērties uz priekšu, tad šis te mugurkaula balanss izjūg un pārslogojās mugurkaula citas struktūras. Tātad, ja mēs iedomājamies, ka cilvēks ir taisns, tā slodze ir tikai vertikāla, ja viņš sāk gāzties uz priekšu, tad rodās slodze arī, lai viņu noturētu tādā stāvoklī, ka viņš nekrīt. Un tas var pārslogot. Līdz ar to hiperkifoze, kā jau mēs pieskārāmies, tātad ir pārlieku liela mugurkaula deformācija uz priekšu, kas visbiežāk skar tieši krūšu daļu, tātad tā ir kuprītis. Tātad ir tā saucamā posturālā hiperkifoze, kas ir saistīta ar stāju. Tātad tas nozīmē, ka cilvēkam ir vienkārši nevis kaut kāda kaulu vai saišu vai kāda cita slimība, kas padara viņu saliekušos uz priekšu, bet vienkārši slikta stāja. Un bieži vien tam ir iemesls kaut kādas piespiedu pozas darbā, vai arī mūsdienās ārkārtīgi raksturīgās arī jauniešiem, tātad sēdot, saliekušies, sēžot gultās, saliek vai dīvānā sakumpuši uz priekšu, skatās telefonā, un viņiem izveidojas šis te kuprītis, jeb hiperkifoze. Un ir tā saucamā struktūrālā hiperkifoze. Tas nozīmē, ka saliekums, mugurkaula saliekums uz priekšu izveidojās dēļ kaut kādām struktūrālām izmaiņām mugurkaulā. Un visbiežākais iemesls ir osteoporoze. Tātad osteoporoze ir slimība, kas padara kaulus trauslus. Un tad, ja kauli paliek trausli, tad tie skriemeļi mugurkaula var sākt lūst. Un veidojās tā saucamie kompresijas, jeb saspieduma lūzumi, kad skriemeļa ķermenis sāk saplakt un tādā veidā zaudē augstumu. Un pat cik skriemeļa ķermenis atrodas mugurkaula priekšpusē, tad šie te kompresijas lūzumi, jeb skriemeļa ķermeņa saplakumi pakāpeniski veido to, ka cilvēks te kā liecās uz priekšu un zaudē šo te sagitālo balansu. Kāpēc ir svarīgi vispār atpazīt šo te sagitālo balansu un viņu ārstēt? Tāpēc, ka sagitālā balansa problēma, jeb hiperkifoze, nav tikai kosmētiska problēma. Tas nav tikai tā, ka cilvēks izskatās nesmukāk vai mazāk glīts, tad, ja viņam ir kuprīts. Problēma patiesībā ir dziļāka. Ir pierādīts, ka gan vecākam, gan jaunāka gadagājuma cilvēkiem hiperkifoze noved pie hroniskām muguras sāpēm, tādēļ, ka ir visu laiku pārslogota mugura, dēļ palielinātas slodzes, vai it sevišķi vecāka gadagājuma cilvēki dēļ hiperkifozes attīstās balansa traucējumi un viņi biežāk krīt, kas noved pie jauniem lūzumiem, kas pastiprina jau esošo hiperkifozi. Un ir pierādīts, ka cilvēki, it sevišķi vecāka gadagājuma cilvēki, ar hiperkifozi dzīvo īsāku mūžu nekā tie cilvēki, kam hiperkifozes nav. Šī vienkāršā iemesla dēļ, ka cilvēkiem ar hiperkifozi biežāk attīstās kaut kādas veselības problēmas, kas noved pie ātrākas nāves nekā tas būtu tad, ja hiperkifozes nebūtu. Tātad, kā ārstē šo te hiperkifozi? Hiperkifozi neārstē ķirurģiski. Nav tā, ka mēs varam ķirurģiski ieliekt cilvēkam kaut kādu stieni un padarīt viņu taisnu. Tas nav iespējams, protams. Hiperkifozi ārstē ar divām lietām. Viena ir vairāk efektīva un otra ir mazāk efektīva. Sākšu ar to, ka pastāstīšu par mazāk efektīvo lietu. Mazāk efektīvā lieta ir ārstnieciskā vingrošana. Tātad ārstnieciskā vingrošana ir specifisku vingrinājumu kopums, ko
pacientam iemāca un pareizai izpildē seko fizioterapeits, tad šis speciālo vingrinājumu kopums ir paredzēts priekš tam, lai nostiprinātu mugurkaula dziļo muskulatūru un pretējoties šai hiperkifozei, tātad pēc iespējas cilvēku iztaisnojot, nostiprinot muskuļus, nostiprinot stāju un pēc iespējas pretdarbojoties ar muskuļiem šai hiperkifozei. Ir pierādīts, ka regulāra nodarbošanās ar ārstniecisko vingrošanu vismaz 3 reizes nedēļā ar mērķi kompensēt hiperkifozi var sasniegt zināmu uzlabojumu, bet šis uzlabojums, kā jau minēju, patiesībā nav pārāk liels. Tie ir 1 līdz 2 grādi pēc pāris mēnešiem nodarbību. Tātad cilvēks, kuram ir hiperkifoze, cītīgi vingrojot, var šo hiperkifozi mazināt par pāris grādiem, kas, piekritīsiet, nav pārāk iespaidīgi. Bet ir otra lieta, kas ir vēl efektīvāka, un tās ir mugurkaula ortozes. Šajā gadījumā runa ir nevis par ortozēm, kuras liek uz jostas daļas, jo jāsaprot, ka mums jau problēma ir nevis jostas daļā, bet gan visā mugurkaula, gan krūšu, gan jostas daļā. Un mums vajag tā saucamās specifiskās TLSO ortozes, par tādām ir runa. TLSO nozīmē toraka lumbālā spinālā ortoze, ja? TLSO. Toraka lumbālā nozīmē krūšu jostas spinālā ortoze. Tātad tas ir specifisks ortožu veids, kurš palīdz vilkt šo ķermeni uz atpakaļ, iztaisnot mugurkaulu un vilkt uz atpakaļ. Un šīs ortozes uzdevums viņas nav rigīdas, viņas nav tā kā slotas kāds, kas piesiet cilvēkam pie muguras. Viņas netur patiesībā mugurkaulu, bet viņas ir tās, kas iedarbojas uz tā saucamo dziļo jušanu, uz propriocepciju un visu laiku atgādina cilvēkam, ka viņam ir jābūt taisnam un visu laiku viņu veicina, ja? Veicina šo stājas attīstību. Ir TLSO ortozes, kas ir drusku rigīdākas, kas ir tādas cietākas, kas ir vairāk piemērotas jaunākiem cilvēkiem, un ir tādas ortozes TLSO, kas ir mazliet mazāk rigīdas, jeb tādas elastīgākas, kuras mēs parasti pielietojam vecākā gadagājuma cilvēkiem, un lai šo hiperkifozi mazinātu. Un ir pierādīts pētījumos, ka ārstnieciskā vingrošana plus ortozes lietošana vismaz pāris stundas dienā var mazināt hiperkifozi par 16 līdz 18 grādiem, kas ir, piekritīsiet, patiesībā ļoti efektīvs rādītājs. Tātad kopsavilkums. Hiperkifoze nav tikai kosmētiska problēma, ka mēs redzam tur jaunākus vai vecākus cilvēkus ar kuprītējiem pa ielu. Hiperkifoze ir lieta, kura ir jāārstē, jo tādā veidā mēs varam pagarināt kvalitatīvu dzīvi un dzīvildzi šiem visiem pacientiem, jo hiperkifozes neārstēšana neizbēgami agrāk vai vēlāk noved pie arvien jaunām problēmām, kuras var atrisināt ar šo ārstēšanu. Un ārstēšanai nav ķirurģiska, ārstēšana ir ārstnieciskā vingrošana plus ortozes, un, protams, ir jādomā, ja hiperkifoze ir strukturāla, tātad hiperkifozes attīstības pamatā ir, pieņemsim, osteoporozi, ja, saslimšana, kas veicina kaulu trauslumu, tad ir jādiagnosticē osteoporoze un viņa arī jāārstē, lai pēc iespējas nostiprinātu šos kaulus.